sveikt mūsu visiem Dieva namā šajā brīnišķīgajā vakarā. Un jūs jau redzat, ka pie mums ir diezgan šaurs un maz vietas, bet lai mums ir plašs sirds un dvēseles, tas ir galvenais. Šajā adventu laikā, kas ir gaidīšanas laiks, kā to ļaudis ir iesaukuši, mēs gaidām kāds cilvēks ar brīnumu. Tas ir brīnums, Ziemassvētku brīnums. Protams, ir kādi dabiski brīnumi, jā, to, ka Ziemassvētkiem uzsītas pieziņš, tas arī jau būs brīnums. Jā, visas citas lietas, brīnišķīgas un brīnumainas, bet pašā centrā ir tas, ko jūs dzirdēsiet, dziedam, teicam, pasludinām. Proti šis lielais notikums, ko mēs pieminam Ziemassvētkos, kas ir īstais brīnums, kam ir divas puses, divas daļas. Un es gribu jums izlasīt labi pazīstamu vietu no Lukas evaņģēlija, tā ir Ziemassvētku vēsts, kur rakstīts šādi. Tajā pašā apvidū gani nomodās, gan klajas debesis sargāja savus ganāmpulkus. Un tā kunga eņģelis tiem iestājās, tā kunga godība viņus apierdzēja, un tie ļoti izbijās. Eņģelis tiem sacīja: nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem jaudīgi. Jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus, tas kungs. Redzi jums šī zīme. Jūs atradīsiet bērniņu auklos ietīt un silēju gulušu. Piepeši tur pie eņģeļa bija redzama debespulku draudze. Tie slavēja Dievu un sauca: gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, kuriem Dievam labs prāts. Kad eņģeļi aizgāja no tiem debesīs, gani savā starpā runāja: iesim uz Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums ir pavēstījis. Un tie steigšus nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu, un bērniņu silēja gulušu. Šis brīnumainais notikums vēstīt par lielo Dievu brīnumu ir noslēpumu, ka Dievs ir atklājies miesā, ka pasaulē mūsu dēļ ir nācis tas, kurš ir Dieva dēls un reizē arī cilvēka dēls, lai savā miesā izdeldētu pasaules grēkus. Tas ir lielais Dieva noslēpums un brīnums. Bet tas lielais brīnums, ko mēs gaidām katrā adventu laikā, katrā Ziemassvētku laikā, ir tas, kas attiec uz mums. Un tur mums jāmācās no tiem ļaudīm, par kuriem mēs lasām šajā Ziemassvētku notikumā. Un jāmācās no eņģeļiem, kuri saka: jums šodien dzimis pestītājs, tas ir Kristus, tas kungs. Un tas ir brīnums, ka cilvēki to pieņem, tic un ar to dzīvo. Tas ir vislielākais brīnums. Ja varētu būt 1000 Bētlemes naktis, un 1000 reizes Kristus varētu šai pasaulē dzimt. Bet ja nenotiek šī brīnumainā izpratne, īstais katru Ziemassvētku brīnums, ka viņš ir mums dzimis, mums dāvāts, tad Ziemassvētku brīnumu nemaz nav. Bet lai tas notika, un šodien ir brīnišķīgi iespēja dzirdēt, klausīties līdz savā sirdīs gabalē par to, cik neizteicami liels prieks ir dāvāts tev un man, šiem bērniem un mums visiem. Pestītājs
dzimis. Uzņemiet viņu sirdī, slavējiet viņu. Viņš ir arī jūsu kungs un jūsu pestītājs. Lai Dievs svētī šo vakaru, šī vakara pārdomas un lai tā vēsts, ko jūs dzirdēsiet dziedāt, paliek skanēt jūsu dvēselēs visu mūžu. Jau klausīšanās.
Ziemassvētku vakars ir vēss, bet debesīs ir tik spilgta zvaigzne, šķiet, ka tā ir īpaša, kā pati Dieva gaisma. Tā ir zvaigzne, kas norāda ceļu uz jauno ķēniņu, kuru visi gaida. Tas ir mirklis, kad eņģeļi sludina Ziemassvētku vēsti.
mīlestību, ko Dievs sniedz cilvēkiem, un mīlestību, ko cilvēki izrādīja viens otram. Mēs varam mīlēt viens otru, rūpēties un dalīties mīlestībā ar tiem, kas mums apkārt. Saistās
Svētdienas ir brīdis, kad mēs cenšamies apstāties un apvērt savu sirdi. Svētdienas ir laiks, kas pilns ar svinīgumu un klusumu. Svētdienas ir brīdis, kad gaisma kļūst spožāka un visas mājas piepilda mīlestības un cerības sajūta. Visus to
šis ir tāds brīdis, kad mēs visi padomājam par to, kas tad mums ir svarīgs. Man prieks, ka jūs esat šodien tik daudz. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti daudz mīlestības. Visiem. Es novēlu jums šo mīlestību saglabāt. Cauri visai dzīvei, cauri visām nelaimēm, cauri visu, kas izraisa mūsos, šūpošanos, skumjas, lai atliks tikai līdz no aizkustinātām ar šodien. Man prieks, ka šie svētki iezīmējās šoreiz ar tādu jaunu tradīciju mums, skaistiem dziedājumiem un ļoti skaistiem ceļojumiem šeit, baznīcā. Es ceru, ka šī tradīcija nedrīkst tā turpināsies. Kā mums ir šādi te kori, kas tik skaisti dzied, ka mazliet veseli lidot. Es ceru, ka jūs arī to sajūtāt šodien. Lai viens ir zemes un cilvēkiem labs prāts. Priekšā ievērt, ja es tikai